Sveicieni no sniegotās un naksnīgās Valmieras. Šodien 12. janvāris, 1:30. Dodamies ceļā. Pēc 2 stundu pārbrauciena esam Rīgas lidostā. Tagad gan var teikt. Un ceļojums var sākties! Esam ieradušies Malagā. Šoreiz Malaga nav mūsu galamērķis. Mums ir dažas stundas brīvais laiks. Esam iestiprinājušies. Tagad mazs līkums un atpakaļ uz lidostu. Esam apkaļ Malagas lidostā, lai turpinātu ceļu uz galamērķi Gran Canāriju. Malaga redzam. Lidojam pāri Marokai. Šodien daļu Maroku pārklāja gana bieza mākoņu saga. Atlasa kalnu grēda. Esam sasnieguši Gran Canāriju, sākam nolaisties. Esam ieradušies Gran Canārijā. Labrīt, Las Palmas! Šodien 13. janvāris, 25. gada pulkstens jau gandrīz 11. Dodamies iepazīt Gran Canārijas galvaspilsētu. Esam ieradušies San Telmo, tā ir Las Palmas galvenā autoosta, sabiedriskā transporta mezgls, kurai blakus atrodas mazs San Telmo parks. Tagad caur šo parku mēs dodamies dienvidu virzienā lejā uz vecpilsētu Vegueta. San Telmo parka stūrītī ir turistu informācijas punkts. Dabojām karti bez maksas, nekā aiga priecīga māja. Un šeit pretī ir San Telmo baznīca. Ielūkosimies, kā tur izskatās. Savukārt vecpilsēta, kur sākas arī virzienā uz leju. Esam nonākuši līdz Las Palmas teātrim. Teātra ēka. Tagad jūs redzat Las Palmas
Vecpilsētas tirgu. Vegueta Mercado. Augšā tālumā Svētās Annas katedrāle. Un, lai kā no malas tas izskatītos, ārā plus 23 grādos Ziemassvētku eglīte. Dodos iekšā Vecpilsētas tirgu. Šeit aromāta salikums ir ļoti dīvains. Te nu pat nofilmēja garšaugus, ļoti aromātiski un pretīs zīves. Tad varat iedomāties, kāds tā aromāta kokteils. Un šis veikliņš izskatās pēc augļu paradīzes. ¿Qué quieres? Mi hija va a llevar el Si estoy en la ruta, ¿cómo va a irse? Y si estoy en la parte. Tagad atrodos pašā tirgus viducītī. Krustcelē es eju. Tirgus patiesībā nav nemaz tik liels. Izstaigājām. Ceru, ka priekšā radīja. Espérate un segundo. Izstaigājot Vecpilsētas tirgu, iegādājams augļu miksiņu. Smuks šķēlīties sagriezt, daudz dažādu tropisku augļu. Ķeramies klāt degustācijai. Pēc nelielas iesprināšanās ar eksotiskiem auglīšiem dodamies tālāk pastaigā pa Vecpilsētu. Šķiet, esmu nonācis Vecpilsētas pašā skaistākajā vietā. Tā šajā apkārtnē principā ir paši iespaidīgākie, vērtīgākie apskates objekts
Laikam jau katedrāle Santa Annas varētu būt viens no būtiskākajiem. Pēc katedrāles apskates dodamies caur Vecpilsētu atpakaļ uz Las Palmas centra pusi, uz San Telmo autoostu. Esam nokļuvuši Las Santeres pludmalē. Tad šodien dienas atlikušo daļu veltīsim pastaigai gar pludmales promenādi, gar pludmali. Las Santeres pludmales viens gals redzams, kur tas tornītes koncerta zāle. Un mēs esam sasnieguši
otru pludmales galu. Kopgarums varētu būt nepilni 3 km. Un šeit ir noslēdzis. Sveiciens visiem šajā saulainajā dienā. Šodien 14. janvārs 25. gada esam ieradušies Puerto de Mogan. Braucām ar autobusu no Las Palmas uz salas dienvidu rietumiem, kur ar pilsētiņu, kuru mēs šodien izstaigāsim. Mums somā izķēries viens ābolīts, kuru nopirkām Valmierā, audzēts ticamāk Polijā. Savukārt apēdīsim Grankanārijā. Šim ābolītim gan ir bijis piedzīvojums. Aigo! Reku viņa apēd ābolīti. Playa de Mogan pludmale. Nopeldējos pirmoreiz mūžā Atlantijas okeānā, Puerto de Mogan pludmalē. Diena ir pasakaina, neviena mākonīša, vējš tikpat kā nav. Šeit tāds līcīts, līdz ar to redzat, cik mierīga. Par pašu peldēšanos, tā pirmā brīdē ejot iekšā, tomēr bišķi tās bija sasniegums. Faktiski tā kā mūsu vasarā Baltijas jūra. Un pēc tam jau, protams, ārā vairs negribās līst. Bet pirmā brīdī tomēr bija tā, uzreiz ups. Turpat stundu pavadījām pludmalē, kārtīgi nopeldējos. Tagad dodamies iepazīt Puerto de Mogan apkārtni. Izstaigāsim šo osmaliņu, drusku arī ciematiņu, kā izskatās. Un kas tad te? Kaut kāda metāliska eglītes instalācija.
Un kontrastam var uzreiz redzēt, kā šeit jūra uz okeāns uzvedas. Uzreiz vilnīši ir jūt. Savukārt, kur peldējos, tas bija tas stūrs, kas ir mierīgi. Netālu no pludmales jahtu piestātne. Principā te patais stūra. Šeit ir iespēja pa 15 eiro, acīm redzot, izbraukt ar kuģīti. Savukārt pretī ir mazā zemūdene. Iespēja apskatīt okeāna zivtiņas. Piestātne priekš tik maza ciema, gana liela. Dzīvīgi kāds iemet maizīti. Moganā esam pavadījuši burvīgu dienu. Tagad stāvam rindā uz autobusu. Iebraucam Playa del Ingles. No Puerto de Mogan ar autobusu pat atbraucām uz Faro Maspalomas autoostu. Pulkstenis jau rāda 4:30. Līdz to mēs neko daudz šeit nepaspēsim. Atbrauksim speciāli vēl otrais uz Maspalomas. Šodien aiziesim lejā līdz Bākai. Mēs virzamies uz Bāku. Salīdzinājums. Pirms brīža, kad bijām Puerto de Mogan pludmalē, tai līdzītī, cik mierīgs ūdens bija. Un kāds šeit ir Maspalomasā pie Bākas. Atlantijas okeāns drusku parāda savu raksturiņu. Pulkstenis rāda tieši 17.
Tagad izmetīsim nelielu līkumu rietumu virzienā no Maspalomas bākas. Šeit promenāda. Gar Maspalomas pludmales promenādi ir ļoti daudz termometru, tikai ņemat vērā, ka viņi gana melo. Ja mēs tikko atbraucām no autostas nākot pirms bākas, viens rādīja 29 grādus, minūtes 20-25 apakaļ, pēc tam jau pēc minūtēm 10-1, 25, tad bija, pat bija 24, šits jau 23 rāda. Vienkārši lieta tāda, ka viņi saulē pārkarstuši, viņi var melot mums pa 5 grādiem. Un Facebookā daudz cilvēku bildē šos termometrus liek iekšā, ka šausmīgais karstums patiesībā temperatūra varētu būt. Tagad tā arī kaut kā 20, varbūt drusku virs līdz 23, bet pēc izjūtām ir labi, ja 20, jo diezgan spēcīgs vējš. Saule ir spēcīga, stipra, vasaras saule, bet tas vējš samazina to temperatūru uz kādiem 18-20 grādiem pēc izjūtas. Izstaigājušies pa Maspalomas promenādi un burvīgi pavadījuši šo dienu Gran Canārijas dienvidu daļā. Virzīsimies apkaļ uz autobusu uz Las Palmas. Labrīt no rīta šai skaistajā rītā. Šodien 15. janvārs 25. gadu. Esmu Las Palmas vecpilsētā pie tirgus. Šodien mums paredzēta ekskursija uz salas vidieni, uz kalniem. Iztaigāsim kalnu ciematiņus, izzisušu senu vulkānu krāteri un citus apskats objektus. Laižam ekskursijā! Mūsu ekskursijas pirmā pietura ir Bandama vulkāna krāteris. Te ir iespēja apiet krāteri taka 3 km. Esam ieradušies kalnu ciematiņā San Mateo. Ejam pastaigā. Aina uz San Mateo ciemata ieleju. del Google, no sé cómo sale, pero Morro de Ojeda y Pico de las Nieves tienen 5 metros de diferencia y están uno al lado del otro. To this 1,956 meters above sea level. To the right we have beautiful views to Las Palmas, over these clouds. Esam ieradušies Gran Canārijas pašā augstākajā vietā. Pretī redzam
Roko Nublo, akmens klīnsgabalu, panorāmas ainavu. Atrodamies nepilns 2 km virs okeāna līmeņa. To, ko redzam aiz Roko de Nublo tālumā, tā ir Tenerifes augstākā vieta. Tā kā šodien, kā mums gids teica, ka ļoti paveicās ideāls laikapstākļi, ret, ka šeit tā trāpās, kad varam saskatīt arī Tenerifi. Šī vieta ir augstākā, kādā līdz šim es esmu bijis, nepilni 2 km virs okeāna līmeņa. Šī bija tā vieta, kurā es noteikti gribēju nokļūt. Un tas man ir izdevies. Esmu reāli priecīgs. Pico de las Nieves. Pasakaini skaisti. Mūsu ekskursijas busiņš. Augšā Roko Nublo. Ya depende de ustedes. Yo personalmente me iré a los bocadillos, pero lo dicho. Esam ieradušies vienā kalnu ciematiņā Cruz de Telleda. Šis ir viens no augstākajiem kalnu ciematiņiem Grankanārijā. Te mums būs brīvais laiks. Gideni mūs atved uz skata laukumu, no kur pavarās burvīga kalna ainava. Vai nav skaisti? Un diena ir paskaina. Atkal ir izdevusies. Tagad mūsu gidene piedāvāja sadalīties, kas grib iet uz restorāniem, tie lai iet. Parādīja, kur un ka viņi iešot kaut tipiskos Grankanārīšos lauku kalnu sendvičus, kaut maizītes. Iegādāties, ko viņi pati iesot. Tagad saprot, ka lielākā daļa grupas sako viņai. Saprotu, ka šeit mūsu gida aicina kaut ko padegustēt. El vino más típico que hay aquí. Eso es tuyo. Eso es de los chumberos. Se le flute. Un praktiski gandrīz puse no mūsu grupas ir šajā bodītē. Mazais sieri līdz 15 eiro. Uzcietie sieri. Atrodos ciematiņā Cruz de Telleda un kārtējo reizi pārliecinos, ka šeit termometri stipri melo. Autobusā termometrs pa brīžiem rādīja kaut 30 grādus. Tagad, man liekas, bija pēdējais bija kāpšanas ārā 20, bet šeit autobusa pieturas info dēlī tur uzrādās 14,5 grādu. Un tā ir ļoti ticama temperatūra, jo šeit ir dzēstrunēt, kā redzat, es pat džemperes uzvilcis. Gaiss ir tāds vēss, bet saule aizvējā uzreiz momentāli ritīgi silti ir. Baudam dienu.
Vai nav skaisti? Esam ieradušies mūsu kalnu ekskursijas pēdējā pieturpunktā, ciematā Terror. Mūsu grupa. So this is the main square of Terror. This is where we are coming to celebrate this important 8th of September, dancing, drinking like the good. Šī esot tipiska kanāriešu māja. Iedomāsimies, ka tā ir Ziemassvētku eglīte. Šī ir Terror ciemata pati svarīgākā iela. Saprotu, ka ēkām piešķirts ir aizsargājamais status. Jā, kultūra vēsturīt pieminekļi, acīm redzot. Visus tos, kuri gribēja nodegustēt kaut kādu vietējo liķi, ar mūsu grupas gide ieveda mūs šajā suvenīru veikaliņā, kur attaisīja speciāli priekš mūsu pudeli vaļā un katram ielēja tā kā mazu graķīti iesmeķēt liķierīt. Es parādu, kā izskatās smuks suvenīru veikaliņš Terror ciematā. Šis ir tas suvenīru veikaliņš. Šādā stāvumā ir pat grūti iet lejā, kur no augšā. Minka! Ņau! Ks. Lai nu kas, bet kaķu Grankanārijā ir ļoti maz. Šis varētu būt kaut kāds 4. vai 5. kaķis, kuru vispār mēs redzam jau 4. dienā. Kāpēc gan dišpriedi nevarētu izmantot kā Ziemassvētku eglīti, zem kuras palikt dāniņas? Terror galvenā laukuma apstādījumos tusē 2 gaļi. Šis viesās bailīgāks ir, šis tās borzīgāks. Vēl 3. vēl kaut kur. Iedomājieties. Kaut kas līdzīgs tikai Gruzijā piedzīvots. Kad tev kaut kāds mazpilsētas un ciemata centrā mājdzīvnieki. Kaut ko teiksi? Dodamies iekšā.
Esam atgriežies no Gran Canārijas kalnu ekskursijas. Tagad, laiz kā solī, garu Las Santeras pilsētas promenādi dodamies mājup. Ostas tirgus ēka, arhitekts Eifelis. Jā, tas pats, kurš Eifelja torņa projektu taisīja. Netālu no mūsu ierētā dzīvokļa atrodas parks ar cietoksni. Internetā es bija lasījis, bet apmeklēt plānot nebija plānojis. Tagad sanāca iet garām, vienkārši ieraudzīju, ka trešdien vakaros iet bez maksas. Domāju, kāpēc neizmantot izdevību. Izteigāsim, parādīšu, kā šeit izskatās. Pa šādu grīdu staigāt stikla īpaši prieka liela nav, ir bailīta. Bet nu citādi netiekam un nākamā daļā laikam. Sveiciens visiem šajā burvīgajā saulainajā dienā. Ir 16. janvārs 25. gada. Nu pat atbraucām uz Puerto de la Nievas, blakus Agaeta pilsētai. Laižam staigāt! Savu ostas Puerto de las Nievas ekspedīciju sāksim ar ostas dienvidu galu. Šitien mēs esam pašā ostas galā. Ļoti skaista pretī ir kalnu grēda. Un tad no šejienes mēs virzīsimies gar piekrasti uz ziemeļiem. Kā redziet, daži vietējie izmanto iespēju šeit pat arī peldēties. Nopeldēties var, bet gultne ļoti akmeņaina. Ostas galā tāda mini pludmalīte ar izteikti melnām smiltīm. Vulkāniskie ieži. Un šādi izskatās smiltiņas. Termometrs rāda 25 grādus. Pirms brīža apakaļ viens rādīja 29. Šits varētu 25, varētu būt ticamāk, ja tas bija saulē pārkars vienkārši. Šodien 6. janvārī, pulkstens nedaudz pār 12. Diena jau iesilusi. Virs 20 grādiem noteikti varētu būt ar tie visi 25.
Osta patiesībā ir pārsteidzoši maza. Tas, ko es pamanīju, tad no šejienes var aizbraukt uz Tenerifi. Tenerifi ir blakus sala. Ja tālumā varat saskatīt, tad tas ekspress prāmīts, kur video iepriekš redzējāt, ir tas jau gabalā. Vispār viņš kaut kā 20 minūtes, pusstundu pagājusi. Un tagad no ostas mēs dodamies ziemeļu virzienā, gar okeāna krasta promenādi, baudot apkārtējā ainavu dabu. Tūlījās būsim nonākuši pie galvenā objektā, tai kura atbraucām uz šo vietu. Un šie ir tie dabīgie vulkāniskās lāvas baseini, kur, protams, cilvēks papildus ir vēl nostiprinājis, labi iekārtojis. Nākošo redzēju, ka ir izkārts sarkanais karoks, nozīmē peldēties ir aizliegts, bet cik noprotu, tas attiecas uz okeānā līšanu, bet nevis šeit, šajos vulkāniskajos baseinos. Cilvēki pamatā sauļojas, peldās tik daži. Nu ko, tagad ir man doma pārģērbties un iet nopeldēties. Sastingusī vulkāniskā lava. Pasakaina diena, pasakaina ainava. Esmu no sirds izpeldējies visos 3 vulkāniskajos baseinos. Visi 3 ir savienoti savā starpā ar tādām tā kā alām, var izpeldēt cauri. Vienai es izpeldēju cauri, vienai izgāju pārpusi. Kā redzat, cilvēku ir, bet diezgan maz peldās. Atbilde ir slēpjas tajā, ka ūdens ir tomēr diezgan dzēstrs. Priekš mums, baltiešiem, temperatūra ir normāla, plus 20 grādi. Pirmajā brīdī, protams, ieejot arī ir tā ups, bet pēc tam ir ar baudu. Turpinam pastaigu. Uz akmeņiem sildās ķirzakas. Šovakar saulrietu sagaidīsim pastaigājoties gar okeāna krastu. Esam ar gabaliņu aiz Las Santeras promenādes ziemeļu virzienā. Lejā, redzat, ir saucamā koka gājēju taka pastaigu. Mēs virzamies augšā kalnā.
nolēmām uztaisīt savu vakaru izaicinājumu un sagaidīt saulrietu skata laukumā Mirador de la Cruz. Dodamies augšā šajā kalnā. Un tagad sāks pat izaicinošākā daļa. Nenormāls stāvums. Vēl pēdējie metri. Esam sasnieguši augšu. Juhu! Un saulīt lēnā tuvojas rietam. Latvieši ir iekarojuši kārtējo virsotni. Un, protams, iekarotajā virsotnē atstājam sarkanbalts ar to karodziņu. Šitā ir Mirador de la Cruz. Virsotne, kalns, pie Las Palmas. Virsotne iekarota. Sarkanbalts ārunājs uzstādīts. Labrīt, Maspalomas! Šodien 17. janvāris 25. gada. Šodien iztaigāsim Maspalomas kāpas. Uz priekšā diezgan garš pārgājiens. Iesim no Spalomas virzienā uz Place del Ingles caur kāpām. Šī ir Maspalomas kāpu oāze Mitrājs. Pretī kāpas, kuriem mēs arī virzamies. Esam nonākuši Maspalomas pludmales sākuma daļā. Tur uz priekšu būtu bijusi bāka. Savukārt mēs virzīsimies virzienā uz kāpām. Tur Playa del Ingles tālumā būs. Tagad mums priekšā ir turpat 4 km pārgājiens pāri kāpām. Mitrājam un kāpām kopumā visai šai teritorijai 400 hektāru platībā ir dabas aizsargājumās teritorijas status. Tālumā redzam Maspalomas bāku. Ap šo vietu beidzās akmeņainā pludmales daļa un sākas Maspalomas smilšainā pludmale, kā redzat, stiepjas labu gabalu. Vismaz kā 3 km garumā. Pretī kāpas. Nu ko, esam nonākuši uz Maspalomas viens no gājēju takām. Šitā varētu būt tā kā centrālā virzienā uz Playa del Ingles. Kāpu vidienē tās takas sadalās, sazarojas. Raudzīsimies pievarēt šo šķērsli. Uzreiz jāatzīmē, ka iešana nav viegla basām kājām. Rapē varbūt būtu vieglāk, jo smilts ir mīksts, kājas grimst. Esam nonākuši takas sazarojumā. Kreisajā pusē virziens uz Maspalomas, savukārt mēs dodamies labajā virzienā uz Playa del Ingles. Mums radās doma novirzīties no takas un uziet tajā augstajā kāpā. Un šeit sākās kaut kāds akmeņainais posms.
kāpām blakus kāpā. Panorāmas ainava no blakus kāps. Gar okeāna krastu abos virzienos iet pamatīga cilvēku strauma. Esam nonākuši Maspalomas pludmales galā. Aiz līkumu sāksies Ingles pludmale. Ja karte apskatīsies, tas būs tas stūrītis. Tā kā spicīte. Tu šausmas! Kas pa spēku? Izkārts ir sarkanais karoks, tas nozīmē, ka peldēties ir aizliegts. Slikta zīme. Bet paši redzat, arī viņi ir gan iespaidīgi. Atkat plūsmā rauj iekšā diezgan spēcīgi. Savukārt vējš ir ļoti niecīgs. Tad varat iedomāties, kā te varētu būt situācija vētras laikā. Vai stipra vēja laikā kaut vai. Esam sasnieguši Ingles pludmali, un šeit izkārt zaļais karoks. Drīkst peldēties! Nu, pat nopeldējos Playa del Ingles, jeb Ingles pludmalē. Bija vienīgais, kurš peldējās. Tagad skatos viena kundzīti izdomājas nūdis, un vēl tur ir nūdis pārīts iziet nopeldēties. Vēl divi džeki skatījos, atnāca iebrid un aizgāja, jo pārāk augsti viņiem palika. Tad kopsavilkums tāds. Kā redzat, saulīt pazud mākonīšos. Ārā uzreiz tik silts vairs nav, vējiņš ar, protams, puš iekšā. Protams, nopeldējos. Ja tu varētu savu papeldēšanos šajos viļņos, drīzāk tā bija plunčāšanās. Papeldēt varēja tikai virzienā uz krastu, sāniski man nekādīgi nesanāca. Pozitīvi tas, ka tie viļņi nerāva apakaļ plūsma, kas iet apakaļ okeānā, nerauj tev iekšā, nav. Bet ar spēku stumkas krastu tie viļņi, jā, bet ne apakšā nav tas spēks, kas rautu. Nu ko, šodien nopeldējies esmu, izstaigājušies pamatīgi. Tagad plāns ir lēnām virzieties uz Ingles pilsētas vidieni. Vēl mazu loku izmest kāpām, kāpu skatlaukumu apskatīt, uzņemt kādu bildi, video un doties autobusu virzienā. Kāds ceļš? Pamatīgs. Kāpa ne pa jokam. Un arī slods kājām ne pa jokam. Esam uzkāpuši trešajā augstajā kāpā. Šķiet, ka šī varētu būt visaugstākā, lielākā pašā nomalē. Jo principā esam tikuši ārā no kāpu zonas teritorijas 400 hektāru platībā. Nu ko, Ingles
pieturiņā gaidam autobusu apakai uz Las Palmas. Dienas noslēgumu nolēmām pavadīt pastaigu gājoties pa El Confital dabas taku. Kartē atrodos šeit, uz lejas pusi ir Las Santeres pludmale, kāta nav redzama, savukārt tā dabas taka pastaigu, hiking trail ir šis. Mēs mazu gabliņu šodien iziesim. Pulkstens jau 5:30, tā kā pēc stundas saulrietis. Šodien pavisam savādāka aina, jo apmācies. Pavisam savādāks saulrietis. Vakardien saulrietu mēs sagaidījām tur pašā augšā. Es pietuvināšu, varbūt varēs saskatīt. Redziet to krustiņu? Tur ir mūsu sarkanbalts-sarkanais karokciņš. Vakar bijām tajā kalna augšā, savukārt šodien saulrieta laikā pastaigāsimies pa šīm takām. Un šī skaitās tā El Confital pludmale. Mana izpratne, protams, pa pludmali ir drusku savādāka. Okeāna bēgums atklāja ļoti skaistu sastingušos lavas formu, tekstūru. Atklāja tāds interesantus rakstus. Viskaistākās lietas bieži vien ir dabas radītās. Kas tev tur ir, ko tu atradi? Ar akmentiņu spēlējies, nav tā bumbiņa. Šajā atsegumā izskatās, ka tā tomēr nav tīra vulkāniskā lava, bet gan kaut kāds smilšieža un lavas maisījums. Bet jebkurā gadījumā ainava ir baudāma, ļoti skaisti. Reāls mākslas darbs. Un šeit viss caur pamanīja tādus dīvains aplīšus, tāds veidojums. Te tādu ir daudz. Paliek jautājums, kas tāds ir izveidojis. Saulīte praktiski jau norietējusi. Izskatās, ka kādam jaunajam pārim šajā saulrietā ir fotosesija. Esam sasnieguši koka gājēju laipas noslēgumu daļu. Parādīšu panorās aino, kā šeit izskatās. Tieši pretī man būs Las Santeres pludmale. Tā nosīt varbūt tur pa vidu tagad sanāktu koncerta zāle. Tālais gals ir virzienā uz Agaete. Tur okeānā tālu varētu iedomāties kaut kur Tenerifi. Un šeit ir pāriet parastā pastaigu takā. Pulkstens jau gana vēls. Saulīte praktiski norietējis. Un mēs ar
pēdējiem gaisa stariem dodamies māju. Labrīt, Las Palmas! Šodien 18. janvārs 25. gada. Rītu sāksim ar Poema del Mar akvārija apmeklējumu. Laižam iekšā! Pirmā ekspozīcijas daļa – džungļi. Kāda krokaina vārda. Muchas bučas, muchas bučas. Šeit jau pamatīgāks zivtels. Kas par zobiem? Zinkārīga. Šeit uzdevums atrast ķirzacību. Izdevās beidzot ieraudzīt hameleonu. Paslēpies pašā augšējā zarā, kur ceļš. Tumšā akvārijā dzīvo salamandras. Šī ainava mazliet atgādina ainavu no filmas Avatar. Un šeit Rana Torro pārītis, kā stipri izplūdušas vardas. Šīs vardas angliskais nosaukums bullfrog, jeb buļļa vērša varda. Ļoti labā stāvoklī fosīlija. Siāms krokodils. No krokodila purda man tikai šķir biezs stikls. Mira, mira. El pez.
Fisch, den sieht man kaum. Der ist Okay. so viel schnell, wenn die durchs Wasser fliegen, ne? See them? Yeah, like gliding, look at the plates. For a spin. It's a massive one down there. Whoa. Wow, really? Look at the flying. Love that. You've seen Nemo, haven't you? Spotted stingray. Oh, what do you say, brown? Cow nose one. Just says Ray. Cow nose Ray with a honeycomb stingray. Nè, quăng cái đã. Sao lợn. Das ist auch eine Kamera. Wenn ich das einfach nicht will, dann mache ich nichts. Da kommen wir jetzt beim anderen hin. Ja, auf Arm macht noch keinen Sinn, Mäuschen. Wir müssen warten, bis wir dran sind. Wir müssen warten, bis wir dran sind, mein Schatz. Was it? Fish on the rock. Yeah. Ja,
Akvārijā esam izstaigājuši. Te ir arī divas kafejnīcas, kurās var iestrādināties, un gadījumā pēkšņi uznāk šausmīgs badiņš. Ir ar labierīcības, tā kā pa visu ir padomāts. Šīs radības sauc Sea Dragons, jeb jūras puķi. Tā formiņa atgādina drusku jūras zirdziņu, drusku puķi. Akvārija pašā noslēgumā ierīkot suvenīru veikals, kuram jāaiziet cauri, lai tiktu uz izēju. Poema del Mar akvāriju esam izstaigājuši. Cerams, ka arī jums patika skatoties šo video. Pēc akvārija apmeklējuma turpinām savu pastaigu cauri ostas teritorijai. Tāda patiem blakus atrodas. Ostā piestājuši super, duper, mega, pruper, milzīgi okeāna laineri divi. Iespaidīgi. Turpat blakus akvārijām un ostai atrodas liels tirdzniecības centrs. Santa Katalinas parks. Netālu no šejienes ostas virziena atrodas vietējā mazā autoosta. Šī ir Kristofora Kolumba ierīkots muzejs. Atrodas Las Palmas vecpilsētā, netālu no Svētās Annas katedrāles. Pēc akvārija apmeklējuma izstaigājām vecpilsētu, apskatījām skaistākās vietas, kuras atrodas ap vecpilsētas tirgu un katedrāli. Un tagad dienas atlikušo daļu nolēmām pastaigāties pa Las Santeras promenādi. Tagad esam pie koncerta zāles auditoriuma Las Centras pludmales vienā galā. Tad lēnām virzīsimies māju pa promenādi uz La Isleta. Gerards Depardieu. Latvijam krastā vējš diezgan spēcīgs, nepatīkams. Esam aiz koncerta zāles. Tā ir koncerta zāles aizmugurē. Pretī redzama Las Palmas pilsētas pludmales sākuma daļa un tā virzienā uz to galu. Un tad tā pāriet vienkārši promenādē. Promenāde beidzas, apmēram tur, ka tās ēkas beidzas. Un tālāk, gabaliņu pājot, sākas El Zonfital dabas taka pastaigu, tā laipu taka. Un tur, kur mēs tieši virs tās dabas takas, tas pirmais kalns, kas tieši tagad ir pretī ar to krustu galā, tad bija tur, kur mēs vienu vakaru sagaidījām saulrietu un atstāju sarkanbaltu sarkano karodziņu.
okeānā šeit šodien neviens nepeldās, bet ir saradušos ļoti daudz surfotāju. Kā tagad paši redziet, Lascantēras pludmales sākuma pusē smilts ir praktiski melnas, vulkāniskās lavas ieži. Sveiciens no Grankanārijas lidostas. Šodien 19. janvārs 25. gada, un tā ir diena, kad mēs atstājam šo salu. Ceru, ka mani video un foto jums bija noderīgi. Ja tā, priecošos par jūsu atstātiem, nospiestiem patīk zem video un foto, kā arī sekojiet manam YouTube kanālam. Savukārt mēs dodamies vēl mazā piedzīvojumā uz Malagu. Čau! Uz tikšanos kādā no nākamajā video. Noslēgumam parādīšu, kā izskatās Grankanārijas lidostā iekšpusē, izejot drošības kontroli. Šobrīd tax-free veikalu zona. Kā ierasts kosmētika, toaletes ūdeņi, odikolons, smaržas, krēmiņi. Un kas ir vispārsteidzošākais, tās ir cigarešu cenas lidostas. Un lidostā, kā zināms, visur cigarešu cenas vienmēr ir krietni dārgāk kā pilsētā. Piemēram, 2 bloki, tas ir 20 paciņas, Kamila cigaretes no 65,70 līdz 69,30, Winstons 61,20, 2 bloki, jeb 20 paciņas. Kā varat ievērtēt. Pamatīga alkohola zona, ļoti plaša izvēle. Alkohols gan nav lēts, īpaši stiprais. Un te visādi našķi saldumi. Un kā vienmēr pēdējā brīža iespēja iegādāties suvenīriņus. Un izejot cauri tax-free veikaliem, masveidīgi parādās ēdināšanas uzņēmumi, dažādas kafejnīcas un arī geiti, jeb vietas uz izlidošanu.